Tā, es uzreiz gribu pateikt, ka brālis Edvards šodien arī ir svētku noskaņojumā, tā kā varbūt nebūs tik nopietni. Un ziniet, kas stundā skolniekiem visvairāk patīk, ja skolotājs ir sagatavojis tik materiālu un plikšu un nošķir nost un būs mazāk, vai ne? Tas uzreiz ir mazāk jāklausās. Tas ir liecina par to, kad nebūs ļoti gari. Es gan mazliet jūtos kā ķīniešu robots, rāda tiem ķīniešiem. Viņi mākslīgie intelekts vada tos robots, kas ir viņi kustīgi. Es esmu īsts, tie vadi šitie nav manējie. Viņi nāk ārā ik pa brīdim, bet tur lūdzu ļoti skaļi nesmīkņāt. Tad šodien jau ir tāda diena, ka būtu jārunā tikai un vienīgi par sievietēm. Bet, kā jau laikam es iesāku, jūs sapratat, varbūt es mazliet nekompetents šajos tajos sarežģītajos mehānismos. Ja, tomēr šodien, kā pie 8. marta, kaut kas saistošs, kas sievietēm varbūt būtu jādzird, piemēram, par vīriešiem. Tāpēc, kad es tajos primitīvajos mehānismos kaut ko vairāk drusciņi saprotu, bet tajos sarežģītajos nē, bet tā, lai katram ir kaut kāda daļa, ko dzirdēt. Jo kas ir vīriešos, neminot daudzos netikums, kas vīriešos ir, tāda vīriešos ir. Es redzu, ka vīrieši visi pārsteigti. Sievietes neviena nav pārsteigti par to. Vīrieši parasti neredz, ka viņos tāda ir, bet ir kaut kāda ir mūsos tāda netikuma. Ja. Bet izņemot tos visus, vīriošos visos, vai es pieļauju, ka ja ne pilnīgi 100% tā vairākumus absolūti nospiedošā lielākā daļa ir tāda vēlme samērīties ar citiem vīriešiem. Bet es zinu, ka sievietes droši vien to ir pamanījušas, tās, kuras ar vīriešiem kontaktējās un dzīvo. Un es te nedomāju par to samērīšanos kaut kādā tādā, kā pasaulē uzskata perversā nozīmē. Es vienkārši domāju noskaidrot vīriešos tādu vēlmi, kurš ir labāks, kurš ir stiprāks, kurš ir, ātrāks. Tas tā no bērnības kaut kā iekšā jau ir. Un tādi centieni, lai arī viņi parasti, piemēram, uz tādu pirmo acu uzmetienu ir tāds novērojums man, ka citreiz pat varētu kaitināt vai vājot dzimumu, vai tracināt, apmēram no sērijas, kur tu vecais uz laiku lien, tev vairāk pa citiem vajag, kāpēc manējais nevar būt, un tādā sieviete tā domā tāds mierīgs un kluss, tā kā visu citu, un darīt tikai to, ko es gribu, nezinu. Un tā viņi iedomājas, piemēram, palīdzēt kaut ko tur satīrīt vai pasēdēt kopīgi klusu mājās kopā ar manīm kaut kur, tur, piemēram. Un, ziniet, es pavisam taisnīgi domāju, ka bez šīm te lietām, kas vīriešos ir ielikts, vīrieši nebūtu vīrieši. Tagad izskatās, varbūt, ka tas būtu ļoti jauki, ka viņš tāds kluss un mierīgs būtu un darīt tikai to, ko es gribu. Bet, ziniet, ja kādam ir mājās kaķi, kaķi ir mājās, ir kaķi. Ar runči vai kaķens? Kaķens? Runcis? Ziniet, ko dara ar runčiem, ka viņš pie tā vetārsta aizved? Un tad viņš paliek pēc tam tāds mierīgs. Kad sēž tikai mājās, un neko nedara. Ja? Bet es te gribu tikai pateikt, ka citreiz ir dzirdēts, kad tas maina psiholoģiski, pilnīgi izmaina to bildi. Tā, kad ne jau fiziski, tie psiholoģiski. Un man liekas, ka bez tādas sacensības
bez tādas, bez šīs te vēlmes viens otram kaut ko pierādīt, arī tie vīri, viņi paši sev droši vien nepatiktu. Jo es redzu, ka ir vīri, kas cīnās sportā. Sportistiem tas ir skaidrs, ja? Jūs jau neiet tur uz to basketbolu laukumu samērīties ar sievietēm, ar bicepsu, ja? Kurš stiprāks, ja? Bet savā starpā. Savā starpā. Tas ir tas, par ko es runāju, ja? Un bez šīs te uguntiņas, kas iekšā ir, man liekas, varbūt nemaz vīrieši īstenībā paši sev nepatiktu. Varbūt pat nonāk līdz tam, kas sev necienītu. Un es esmu pārliecināts, ka dienas beigās arī sievietēm nepatiktu. Sākumā viņas grib viņus uztaisīt par tādiem mierīgiem, bet ja viņām tas izdodās, tad es nezinu, vai viņas paši par šo iegūto rezultātu būtu priecīgas. Bet es tikai minu. Es saku, es šodien runāju no primitīvo radījumu perspektīvas. Ja? Tāpēc, un šī iemesla pēc, tieši tāpēc vīrieši sevi ir izgudrojuši spēles, sporta veidus, cīņas mākslas, izdzīvošanas nometnes un galā, man liekas, Guinness rekordu grāmatu, lai tas visi kaut kur to pierakstīt. Ja? Un šīs ir tās lietas, ja, kas mūs, varētu teikt, šos primitīvos radījumus bieži vien tā kā vieno. Ja? Un, kad es biju vēl bērns, mazs pavisam, ja, kādi bija man galvenie varoņi, noteikti atšķirīgi no tā, pa paudzēm, kas te sēž, kādi jums zālē bija. Ja es nosauku, piemēram, tādu kā Gojko Mitičs, es zinu, ka kāds atcerās tādu, ja? Tas bija, man liekas, Ungārs vai Rumāns, kaut kas tāds baigais padomju Schwarzeneggers, ja? Bet tēloja vienmēr indiāņu filmās Čingačguks un kaut kāds tam līdzīgs tās filmas, es tad neatceros, ja? Melnā auss, baltā spalva, es pat nezinu, kā tur viņas sauc, ja? Tā bija Bruce Lee, tā bija Jackie Chans, un, protams, kur tā bez Chuck Norris, ja? Chucks Norris jau vienmēr, to vēl tagad kāds atcerās, ja? Par viņu leģendas klīst. Un kaut kā pārspriežot ar draugiem, kurš tad no šiem, ko mēs bijām saskatījušies, ir pats labākais, nekad uz šo nomināciju mūsu kompānijā netika izvirzīta neviena sieviete. Diemžēl. Jā. Ne no filmas, ne no dzīves, tā nebija. Jā. Es vienkārši saku taisnīgi. 8. martā, lai ir visiem, ko dzirdēt. Tāpēc sievietes šajā brīdī varētu teikt, ka tā ir diskriminācija, ja, vai vājā dzimuma nicināšana kaut kādā veidā. Tomēr man jāsaka jums, ka mēs, kā primitīvāka radījuma, tieši šī paša iemesla dēļ mēs nekad neesam centušies sacensties ar sievietēm. Un neviens čalis, ka mēs pārspriedām to, vai ka mēs, teiksim, gribējām noskaidrot, kurš ir stiprāks vai labāks, viņš nebija sev nekad izvirzījis pa mērķi. Vismaz manā sētā tā bija būt ātrāks, jeb stiprāks par to vai to meiteni. Ja, jūs jau varētu teikt, defaultā bijāt priekšā jau tajā brīdī. Ja. Un pat cik man jaunība jau tagad ir stipri sen, kad garām, ja, un tad vēl tādas lietas kā iPhone vai planšets vai kas tur Roblox, kas tur tagad ir, kas tās spēles, kur rubijās visa, nebija nekas no tā. Tad mēs cīnījāmies ar mašīnītēm smilškastē sākumā. Un tad paaugot vēlāk parādījās riteņi, kam tētis pirmam nopirka, kam pēc tam, kas pats tur sameistaroja no tā, ko lūžņos bija svalkas, un mēs gājām uz svalkām, ja kāds atcerās, un meklējām rezervsdaļas padomu laikā un saskrūvējām kopā un bija tie riteņi. Pēc tam parādījās mopēdi. Tieši tas pats storijs,
kam bagātais tētis nopirka, kam bija blats. Nevarēja nopirkt pat, ja tu esi bagātais tētis, vajadzēja blatu. Tad tu dabūji kaut kur no veikalā, ka bija atvests, ja, tu stāvēji visu nakti rindā un dabūji, un kas arī pa svalkām, kas pats meistaroja, bet pēc tam bija mopēdi, ja, pēc tam moči. Jau moči bija jau saistīta ar pirmajām meitenēm, pat cik uz mopēdu neviens sev cienošu meiteni negribēja kāpt vir. Tikai Džeki novērtēja, cik tas ir jauki. Bet uz mocis tas jau, ja tev bija jāva vēl, tad dzīve ir izdevusies, un ja tev bija, kā Egils saka, Adidas botas un jāva, tad faktiski jau varēja arī vairs nerādīt Schwarzeneggeru. Un pēc tam jau bija jau īstās mašīnas, un te iespējams, protams, ir kaut kādas deviācijas atkarībā no jūsu sētas un no jūsu ciema, kā saka, bet pa lielam tā lietu sekvence ir apmēram tāda, kā es nosaucu. Ja? Un pat cik es šodien nerunāju par vīriešiem, tad smalkāk es neiešu iekšā, kaut gan tur man būtu daudz ko stāstīt. Bet mēs vienmēr gribējām būt pirmie Džeki, un man liekas, tas liekas normāli, smilškastē vai sētā vai ciemā vēlāk. Ja? Un tāpēc, kad es lasu evaņģēlijos par mācekļiem, kas gribēja būt lieli, vai, piemēram, par pērkondēliem, atceramies, ja? Jēkabs un Jānis. Ja? Un šodien es gribu paskatīties tāpēc no bišķiņa cita leņķa atkal. Vienkārši man interesanti liekas paskatīties no dažādiem leņķiem uz vienām tavšām rakstvietām. Man te liekas tā kā pilnīgi skaidrs, vai tā tīri dabīgi, ka tur nav apakšā kaut kādas intrigas, pīšanas vai politikas, jo mēs esam pārāk primitīvi, lai tādu intrigu pītu apakšā un politiku. Ja? Te vienkārši ir šitie vīri savā dabiskajā izpildījumā. Un Mateja evaņģēlijas 18. nodaļa, Mateja 18, viņš sākās ar tādiem interesantiem vārdiem. Mateja 18 un 1. pants, un tur ir pateikti tādi vārdi. Tanī pašā stundā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja, kas gan ir lielākais debesu valstībā. Un pat cik mums šodien ir atvērtā diskusija un ir izmaiņas dažādas programmā, tad kā jūs domājat, es jums reiz prasu, kad mācekļiem šāds jautājums radās? Reku, viņi te prasa, viņi spriež, ja, un viņi gāja pie Jēzus un sacīja, kas ir lielākais. Un man liekas, viņus mocīja šis jautājums, pirms Jēzus viņus aicināja kalpot, kas ir lielākais debesu valstībā. Ja, vai varbūt uzreiz pēc tam, kad Jēzus, piemēram, viņus aicināja kalpot, Jēzus tiem saka, kā bija, viņi tur sēdēja jūrmalā sākumā, ja, tie pirmie mācekļi, Jēzus saka, nāciet man pakaļ, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem, un šie uzreiz tajā pašā brīdī domā, kas gan no viņiem būs lielākais zvejnieks, jeb galvenais zvejnieks. Man liekas, ka šis jautājums neuztrauc tevi līdz kaut kādam brīdim, līdz kaut kādam momentam, un to es varētu pateikt, kamēr tu esi bērns Kristū šajā gadījumā. Tu daudz lietas vēl kaut kādā brīdī nesaproti, tu vēl neesi redzējis. Un liekas, ka šādi jautājumi tīri dabiski nāk iekšā, vai viņi parādās ar kaut kādu brīdi, ka tu jau sāc sajusties, ka tu vairs neesi varbūt pavisam maziņš, jo ka tu esi jau zinošs vai īpaši kaut kādā brīdī zinošāks par citiem, vai tu jau sāc sajust, ka tu vari kaut ko izdarīt labāk par citiem. Tas ir tas brīdis, kad tu jau to savu sportu gribi pierādīt jau, ja? Kamēr tu nemāk iemest grozā un tu patīk, kā lielie vīri to dara. Tu skaties, kā Porziņas kabina, vai es nezinu visus tos čaļus, kas tur kabina. Es atceros savā laikā, manā laikā tie noteikti sen pensijā sirmi, jau kaut kāds Šakils O'Neils bija un vēl kaut kādi džeki, kas tur melniem pārsvarā tur kabināja. Tikmēr tu skaties, ja, bet kad tu jūti, ka tu pats vari,
tad parādās uguntiņa. Es zinu citādāk, es zinu, kā ir braukta mašīna. No sākuma tu redzi, kā cits brauc, un tu stāv malā un pats laimīgie džeki. Viņš lido, un tu redzi, ka tajā brīdī viņam nekas neinteresē, viņš lidojumā ir. Tu gribi vismaz kādreiz pamēģināt, tad tu pamēģini, tad tu esi tur iekšā. Tu vēl nedomā par sacensībām, tu domā, man tikai pietikt pamēģināt. Un pēc tam jau, kad tu brauc, un tu savu tādu pašu džekas pamēģini, es pa viņu, cik melns aiznāk apdi. Un tad jau tev vai es vairs negribu braukt. Tagad jau es gribu braukt ātrāk pa viņu, ja? Es gribu braukt jau ātri, ja? Un tā tas aiziet. Ja? 2. pants, es atvainojos par atkāpi. Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū. Ko Jēzus izdarīja šeit? Viņš pasauca bērnu, tādu, kas tajā brīdī ir tieši fiziski, kas ir fiziski ir bērns, nostatīt to viņiem par piemēru, un tālāk viņš te saka, 3. pants, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Ko Jēzus te pasaka? Tas ir svarīgi īstenībā. Kaut vai tu esi jau neesi bērns, kaut vai tu esi pieaudzis, viņš saka, neesi tik liels. Faktiski samazinies, ja pazemojies līdz šim līmenim, kā šis bērns, kas stāv tavā priekšā, citādi tu ne tikai nebūsi lielākais, tas, par ko tu jautāji brīdi apakaļ debesu valstībā, bet tu vispār nenāksi tanī iekšā. Jo te ir teikts, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. 4. pants, tāpēc, kas pats pazemojas, kā šis bērns, tas ir lielākais debesu valstībā. Kad es lasu Dievvārdu, viņš visu laiku griež smadzenes, tev liekas, katrs vārds, ja, viņš novirs tev uz kādām domām, vismaz man tā ir. Un man likās interesanti, vispār šo pāntu var attiecināt vienkārši uz bērniem, kas pavisam vēl maz bērni. Bet par to domājot, es nonācu līdz kaut kādam interesantam secinājumam, ka man liekas, ka izaugsmei arī var būt negatīvas puses. Un es gribēju mazliet paskaidrot, ja. Kas tad var nākt līdz izaugsmei vai pašpārliecībai, jau var nākt jau tāda paštaisnība, lepnums un pārākuma sajūta. Tas var nākt līdzā. It īpaši attiecībā uz tādiem, kas nav tavā līmenī. Uz tiem brāļiem, komandas biedriem, sportistiem un pat īstenībā pretinieku komandas sportistiem. Ja, gribās būt lepnam, pārākam. Un ko es gribu pateikt? Izaugsme pat par sevi ir ļoti, ļoti laba lieta. Es esmu par, es neesmu pret. Bet mācekļiem pieaugot, Jēzum nākās norādīt uz kādām lietām. Vienkārši, lai šie mācekļi jau pieaugot, ne no sākuma, bet lai viņi pieaugot nešauj garām mērķim, kā mūsu mācītājs bieži mīl teikt šādu teicienu. Un lai arī lasot šo te notikumu tieši no šiem te pantiem, mācekļi tā gāja un kaut ko prasīja tādu, Jēzum varētu izskatīties viņa tādā negatīvā gaismā. Mēs tā domājam, šito jau nevajadzēja prasīt, kas tur liela, tā nevajadzēja. Ja? Bet viņi nav pēkšņi, es uzreiz pateikt, viņi ir vienkārši vīri, nav viņi pēkšņi kaut kādi ļaunie vai nepareizie. Ja? Vienkārši ir lietas, uz kurām Jēzus tagad vērš uzmanību mums pieaugot. Ja? Un lai mēs varētu, kā saka, pareizi pacelt tos augļus, kas nāk līdzā kopā ar to izaugsmi un uzņemties atbilstoši to atbildību, ka mēs pieaugam. Spēle mainās. Mēs nepaliekam stiprāki, labāki, un tad mēs tagad varam to izmantot savās, tas ir priekš citiem. Ja, Lūkas evaņģēlijā 12. nodaļā 48. pantu 2. pusē,
Redziet, kāda es te iznesu maziņu pavisam. Es negribu raut laukā no konteksta dikti, bet tur ir vienkārši tādi interesanti vārdi. Lūkas 12, 48. pāns, otrā pusē tur teikts, jo no katra, kam daudz dos, daudz prasīs. Un kam daudz uzticēts, no tā jo vairāk atprasīs. Bet to es iestarpināju, tāpēc, ka es gribēju pamatot to domu ar Dievu vārdu. Bet atgriežoties atpakaļ Mateja evaņģēlijā, Jēzus šos vārdus mācekļiem saka, tobrīd jau vīriem, kas jau ir fiziski, viņi ir pieaugušie. Ja, mācekļus, kad viņi aicināja, viņi nebija bērni. Bet viņi ne tikai fiziski ir pieaugušie, bet viņi sāk arī pieaugt garīgi. Ja? Un, kā ir teikts pirmajā pantā, viņi jau sāk jau spriest, kas gan ir lielākais debesu valstībā. Tāpēc šie vārdi ir attiecināmi uz tiem pieaugušiem, kas jau ir pašpārliecināti, kas jau sāk domāt, ka viņi kaut kas ir. Ja? Un Jēzus saka, šobrīd pieaugušajiem jātop kā bērniem šajā rakstvietā. Un man nav tādas informācijas, vai es precīzi, nezinu, pateikšu, no Bībeles varbūt kādi, kas ir studējuši dziļāk, var kādu pamatojumu gūt, bet cik liels vai mazs tas bērns bija, ko Jēzus pasauca un nostatīja mācekļu vidū, kā piemēru. Bet mans subjektīvs viedoklis ir, ka te runa varētu iet par to vecumu, kad bērns vēl ir paklausīgs, kad viņš uzticas, ka viņš klausa visu, ko tēvs saka. Par tādu bērnu iet, un nevis jau par tādu pusaudzis, kas jau ir pats gudrs. Ja? Tas jau sāk jau paaugties. Es domāju, ka runa iet par tādu bērnu, kad kamēr viņš vēl apzinās, ka viņa drošība, iztika, rītdiena, ka viss tas ir no tēva, ka bez tēva tas viss nav iespējams. Ja viņa sapratne ir tāda, var teikt, vienkārši. Ja man kaut ko vajadzēs, es tētim prasīšu, un tētis man palīdzēs. Ja? Un šis stāvoklis, viņš noteikti nav tas, ka tu līdz galam visu varbūt zini, varbūt visu izproti, bet tu uzticies. Ja, tu vienkārši uzticies. Citreiz to sauc par bērnu ticību. Vēl vairāk uz pieaugušiem viņš saka, ka tev ir jātop ne tikai mazākam drusciņi, bet arī jāpieņem citi, kas nav vēl tavā līmenī, varbūt sapratnē, varbūt uztverē. Mēs palikām pie 4. panta, es saprotu, ka es lēni iet, lai uz priekšu, tad 5. pants, un kas uzņem, varētu arī teikt, kas pieņem, ja tā varbūt saprotamāk, tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani, saka Jēzus Kristus. Un te parādās jautājums, vai Jēzus te runā par bērnu? Nē, vienkārši interesanti. Jēzus te runā par bērnu. No 5. pantā Jēzus runā par bērnu, kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani. Kā jums liekas, Jēzus runā par bērnu? Runā par bērnu vai nerunā? Te rakstīts, kas uzņem tādu bērnu manā vārdā. Runā vai nerunā? Te pa vidu ir tāds vārdiņš tādu, kāds piegriez vērību. Nevis vienkārši bērnu, bet tādu bērnu. Ko nozīmē vārdiņš tādu? Redzi, te iet runa par tādu cilvēku, kas varbūt fiziski arī vairs nemaz nav bērns. Bet garīgi viņš ir bērns. Viņš nav vai nenostāda sev par viszinošu, bet viņš ir kā tas bērns, kas apzinās, ka mana drošība, mana iztika, mana rītdiena nav bez tēva iespējama. Un man ko vajadzēs, es prasīšu tētim, un viņš man palīdzēs. Un Jēzus saka, ja kas uzņem tādu bērnu, tas uzņem mani. 6. pants, bet kas apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam piesiet dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcināt jūras dziļumā. Un šajā pantā
ir teikts nevis vienkārši atkal par vismazākajiem, bet par šiem vismazākajiem, kas tic, jeb uzticis Jēzum. Ja? Un šie vārdi tā kā drusciņi atkal nodala to kategoriju cilvēkiem, jeb bērniem, par kuriem Jēzus runā. Kāpēc, piemēram, mēs savus miesīgos bērnus, ierobežojam no telefona skatīšanās vai no telefona satura, vai Austrālijā tagad pieņemts ir tas likums, ja, no kaut kādiem pieaugušo saturu. Kāpēc kādiem atsevišķiem saturiem vispār, vai tas ir kinoteātros, vai citur ir tas uzraksts 16+. Ja? Tāpēc, ka mēs zinām, tas priekš mums liekas pilnīgi normāli, ka bērni ir vieglāk apmānīt, vieglāk ievainot, un mēs viņus vienkārši cenšamies pasargāt no tādiem pārdarījumiem. Tas pats ir attiecināms arī uz tavu brāli Kristu vai uz tavu māsu Kristu. Uz tiem, kas pats pazemojas kā bērns, kas ir vienkārši savā sapratnē, kas saka, ja man kaut ko vajadzēs, tēvs palīdzēs, kas varbūt nav ļoti, tu uzskati, varbūt tik daudz nezin, vai tik daudz nav lasījuši, vai tik daudz nav iedziļinājušies. Tāpēc Jēzus saka, kas apgrēcina vienu no šiem te vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam piesiet dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā. Ziniet, šajā pašā evaņģēlijā mazliet tālāk mēs sākām 8. nodaļā, man liekas, bet 25. nodaļā, kur ir aprakstīti notikumi, kad tiks nošķirti tie, kas tiks šajā debesu valstībā, par ko mēs lasījām 3. pantiņā, ja, kas tiks iekšā debesu valstībā un tie, kas tur netiks iekšā. Un 25. nodaļā par tiem cilvēkiem ir rakstīts, un Jēzus tur saka tāds interesants vārdus 40. pantā un 45. pantā, otrajās pusītēs abos pantos. 40. pants saka, ko jūs esat darījuši vienam no šiem vismazākajiem bērniem, to jūs esat man darījuši. Un 45. ko jūs nesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī man nesat darījuši. Tie ir runa par tiem, kas ir tie vismazākie, tie paši bērni. Un mēs zinām, kam viņš saka vienu pantu, uz ko viņš attiecina otru pantu. Bet atgriežoties pie mūsu 8. nodaļas, mēs palikām pie 7. pantiņa. Un 7. pantā ir teikts, vai pasaulē apgrēcības dēļ, apgrēcībai gan jānāk, bet vai tam cilvēkam caur ko nāk apgrēcība. Un es citreiz domāju, kas tas tāds, izlasot šo pantu, kas tas par tādu ļauno cilvēku, caur ko nāk apgrēcība. Un ziniet, mans subjektīvs viedoklis ir, ka šis pilnīgi mierīgi var būt arī antikrista kaut kāds cilvēks, bet viņš pavisam mierīgi var būt arī nebūt nekāds briesmonis vai kaut kāds īpaši speciāli ļauniem nodomiem. Vienkārši viņš var būt arī pašpārliecināts un lepns brālis Kristu. Un šajā vietā šeit iet runa par grēku. Redziet, bērns, jeb tas vismazākais, kā te ir rakstīts, kas ir uzticējies Kristum, tāpat kā to dara fiziski mūsu bērni. Tā arī tāds pats brālis vai māca, viņš mācās no pieaugušā, kas viņam ir blakām. Tas ir normāli, tas ir droši darīt to, ko dara tētis vai mamma vai pieaugušais. Bērni to uzsūc, un no tas veido viņu arī uzvedību. Viņi citreiz neprasa, ja pirmo reizi iet pāri pa ielu, ja, pašam, ja, viņš skatās, ja tētis to dara vai mamma dara, viņš iet pāri, ja. Viņš uzticās. Tā drīkst darīt. Ja, ja tev pasaka pa sarkano stāvu, pa zaļo ej, tad viņš apzinās, labi, es eju pa zaļo, ja, tāpēc, ka visi iet pa zaļo. Vēstulē Galatiešiem 2. nodaļā no 11. līdz 13. pantam, es te bišķi kā iestarpinu, ir tāds interesants notikums. Bet, kad tātad vēstule Galatiešiem 2. nodaļa no 11. panta sākot, te tāda vārdi. Bet, kad Pēters nonāca Antiohijā, tad viņam atklāti nostājos pretīm, jo viņš bija kritis vainā. Proti, pirms kādu no Jēkaba
ļaudīm bija nākuši, viņš ēda kopā ar pagāniem, bet, kad šie atnāca, tad viņš atrāvās un nošķīrās, bīdamies no apgraizītajiem. Un 13. pāns, un līdz ar viņu liekuļoja arī pārējie jūdi un arī Barnabu viņa liekulība aizrāva līdzi. Kāpēc es viņu te tā pieminu šo notikumu? Man likās interesanti, kas tad bija šie pārējie jūdi šajā gadījumā. Šie jūdi un arī Barnaba šajā kontekstā viņi nebija kaut kādi neticīgie, bet šajā gadījumā viņi bija tie vismazākie. Kāpēc es to tā saku? Viņi bija sākuši uzticēties Kristum, viņi bija par šo ticību dzirdējuši, bet redzēdami blakus zinošu, nobriedušu kristieti, ja, kam bija autoritāte viņu acīs. Ja. Ja mēs arī varētu skatoties uz šodienas kontekstu, teikt, redzot blakus pieaugušo, darām šo te lietu nepareizi, viņi vienkārši neanalizējot, kā bērni to parasti dara, un bērni neanalizē dziļi, viņi vienkārši darīja tāpatās, atļāvās darīt tāpatās. Bet atgriežoties apakaļ, mēs esam 8. nodaļā un 8. pantā, tāpēc te tādi vārdi, tāpēc, ja tava roka vai tava kāja tev apgrēcina, un šis ir ziņojums visiem, kas ir pieaugušie, kas ir kristieši ilgāku laiku un bišķi jau nobrieduši, un kas ir tādi sevi uzskata, ka viņi kaut ko zina. Tas vismazākais bērns, viņš vēl var nesaprast to, kad darot kaut ko, ko tu dari. Ja tu dari kaut ko nepareizi, tas viņu var pazudināt. Tas bērns to faktiski var nesaprast. Tāpēc te teikts, tad nocērt to un met to prom, jo tas tev labāk, ka tu izlas vai kropas ieiet dzīvībā, nekā kad tev ir 2 rokas vai 2 kājas, un tev iemet mūžīgā ugunī. Un 9. pantiņš ir līdzīgi kategorisks, un ja tavu acis tev apgrēcina, izrauj to un met to prom, tas tev labāk ar vienu aci iet dzīvībā, nekā ka tev ir 2 acis un tev iemet ēles ugunī. Un 10. pantiņš. Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt. Un, protams, mēs kā kristieši svētdienā esot baznīcā domājam, es taču nevienu nenicinu. Nu, ko es nicinu? Kā tad es to mazo brāli? Man vispār vienalga, ko viņš dara. Tā nav nekāda nicināšana. Bet šī panta kontekstā vai šīs rakstvietas kontekstā tas, ka tu noved šo mazo bērnu līdz tai apgrēcībai, uz kuru viņš pēc tam parakstās, tā ir tā nicināšana, par ko te ir teikts. Ja? Jo tālāk te ir teikts, jo es jums saku, viņa eņģeļi debesīs vienmēr redz man debes tēva vaigu. Un 11. pants ir, jo cilvēka dēls ir atnācis atpestīt pazudušo. Un noslēgt mēs varam ar 14. pantu, te arī interesanti, te ir rakstīts, tāpat nav jūs debes tēva prāts, ka viens no šiem mazajiem pazustu. Un arī interesanti, ja Jēzus saka, nevis tas ir, ka tas nav jūsu tēva prāts, tiem mācekļiem, nevis ne viņa prāts, ne Dieva prāts, bet jūsu tēva prāts. Tāpēc es pavisam pabeigt gribu tādu tā kā aicinājumu, viņš nav varbūt no Bībeles, bet viņš ir Bībeles kontekstā. Viņš nav izlasīts no Bībeles, bet viņš ir par ticību. Es aicinu nebūt lieliem vīriem, un uz sevīm es to arī attiecinu. Par tiem, kas grib būt labāki par mazajiem vai par šiem bērniem. Ja? Par tiem, kas citiem grib rādīties kā lieli lauvas, bet kā mūsu mācītājs bieži teicis, bet iekšā ir kas? Jā, maziņi kaķēni, jeb kaut kādi maigi radījumi. Ja, jo šī ir tā izaugsmes blakne uz to nepareizo
pusi, kā mēs skatījāmies dievkalpojuma sākumā. Jēzus mums rāda kādu priekšzīmi. Viņš nebija priekš citiem lauva, viņš priekš citiem bija kas? Jērs, jēriņš, bet ja mēs paskatāmies iekšā, saskaņā ar Atklāsmes grāmatu, uzvarēja kas? Lauva. Sirdī bija lauva, bija otrādāk, no ārpuses bija jēriņš, iekšā bija lauva. Ja? Tāpēc, ko es gribu pateikt noslēgumā, man ir jautājums, laikam nav vairs gan kam jautāt, jā, tad es noslēgumā gribu pateikt, ka nākamais dievkalpojums mums ir ar svēto vakarēdienu. Un tas ir 15. martā 10:30. Un mīļām māsām es gribu pateikt, ka šī svētku diena līdz pat vakaram. Nevis veči atšāvās ar puķītēm un viss ir beidzies. Jā. Tā nav. Jā. Tāpēc tām māsām, kurām ir jāsteidzās, es gribu pateikt, ieplānojiet, lūdzu, mums vīriem vēl dažas minūtes. Es gribu jūs uzaicināt te aizmugurē uz kafejnīcu, ka jūs atnākat, lūdzu, vienkārši atnākat. Jums nebūs nekas jādara. Ja? Un nelecat ārā pa durvīm, un nebūs jums jāskait dzejolītes un kaut kas cits. Ja? Vienkārši, lai jums diena iesākās labi, lai turpinās labi un lai līdz vakaram ir svētku diena. Tāpēc es aicināšu tagad visus arī tie, kur nav māsas, piecelsimies kājā un saņemsim tā kunga svētību. Tas kungs, lai tev svētī un lai tev pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Āmen.